Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Sveiks, dārgais eitanāzijas klausītāji, ar tevi, kā ik pa laikam, ir tavs mīļākais podcasts Eitanāzija, ar taviem mīļākajiem podcastu hostiem Anniju, Mārtiņu un Mārtiņu, jo laba daudz nevajag. Čau! Labvakar no Ventspils tehnikuma. Ventspils tehnikuma oficiālais podcasts Eitanāzija. Honestly, 50% no mums, 75% no mums ir kaut kāda saistība, right? Nē. Man liekas, cik mēs esam 3, tad robi ieskaitīs. 66% no klātesošiem ir izglītība saistīta ar Ventspils tehnikumu. Ir vēsture ar Ventspils tehnikumu. Nu labi, vēsturnieki dārgie, atminēsimies savus pēdējos laikus, kas ir pavadīti ārpus podcastošanas sfēras. Kā jums ir gājis? Kas jauc, Valentīna dienu varbūt nosvinēja? Man liekas, tu pateici labi atslēgvārdu vēsturnieks, un man liekas, Mārtiņam varbūt ir kaut kas runājums par vēsturi. Aizvakar biju uz Ventspils pilī vēstures otrdienas atsākušās ir uz pasākumu par Leksdienas pilskalnu. Tas ir pilskalns, kas ir pa ceļam uz Urbānu karalisti, Pilteni. Nē, Aizmanas karalists ar Pilteni un Zlēkām viņš nedaudz ir. Viņš ir aiz? Viņš ir aiz, ja no Ventspils jāizbrauc visai Piltenai cauri, un tad ir Vents maliņā. Iedod 3 fun faktus par Leksdienas izrakumiem. Tur dzīvoja vendi, kas pēc tam tika patriekt uz cēsīm. Jā, tas īstenībā ļoti inšīgi, ka viņi agrāk bija, man liekas, vai no kurši vai kaut vikingi atnāca, viņas izdzina arvien tālāk no jūras krasta, un tad beigās pat līdz cēsīm viņā izmuka projām. Muzeja vadītājs, kas veica izrakumus, teica, ka viņi tagad pārtrauks, viņi neraks vairs, atstās nākošajām paudzēm pētīt. Gan jau viņi izraka kaut kādu seno lāstu, un tāpēc viņi vairāk neraks. No lietām, ko viņi tur izraka, kas man likās inčīgi, stikla krelle apzeltīta. Respektīvi, maz bērlī tāda stikla ar caurumu, kur vēl ir apzeltīta. Viscauri zelta. Un viņi jau droši vien, es nezinu, zelta jau droši vien nedabūja šeit, bet kaut kā ietreidoja ar kaut ko. Jā. Treidojot. Tad bija visādi vīlēni, makšķerāķi. Reāli nekas tāds inčīgs, mindblowing tur nebija. Labi, bet svarīgākais jautājums, kā viņi salacīja dirstē laikā? Tur venta blakām ir. Gāja dirs ventā, tā kā survivorā. Vēl viens fun fact ir, es pievienošu Mārtiņa tekstam, tas, ka otrs Mārtiņš jeb Šveiss palika aiz pils vārtiem. Bet tas nebija arī smuka, tas pasākums tika saistīts mazā zālē, un cilvēki nāk, un tikai krēsls no kaut kurienes nes pieliek klāt. Urbāna brīvais krēsls aizņemts stāv, cilvēki tikai nāk skatās brīvs krēsls. Es beigās neatnāk, un tas krēsls zāles vidū tukšs stāv. Es darbiņā aizkavējos pa pusstundu, un es braucu, un es eju iekšā, tiešām pils vārta aizslēgta, atslēga nolausta ir. Labi, es domāju, apiešu apkārt, tur ir tas krogs, iegāju iekšā, un krogā arī stāv ģimnāzijas vēstures skolotāji, tā arī iekšā netiek. Labi, mēs rakstam Mārtiņam, vai viņš nevar tā kā kaut kā pateikt, lai nāk ielaist mūs iekšā, un es vēl uzrakstīju, ka mēs esam Melnajā Sivēnā. Mēs redzam, tur tāds stikla durvis, tā dāma kaut kādā mūku paltrakā paiet garām. Viņi iet uz vārtiem, un vārts ir vaļā, un kamēr es apskrienu tai pilī apkārt, tā jau atgājas atpakaļ dusmīgi bļauj, ka tur neviens ārā nav. Ļoti skaisti. Protams, neiztika. Protams, tas bija pārsteigts, nevis protams. Fujaks, rietīgi gados kungs, ar alternatīviem vēstures faktiem atnāca un dalījās. Par to, ka patiesībā tas bija pilskalns, kurā bija Kuršu ķēniņa Lamekīna pils. Ka tas bija savienots ar citiem pilskalniem, kur ar lāpām padeva gaismu un signālus. Man liekas, tas ir tas, ko Piltens pamatskolā vēsturē māca viņiem vienkārši. īsto patiesību, īsto vēsturi. Bet šādi cilvēki varētu vienkārši rakstīt kādas grāmatas, tad mums būtu mūsu George R.R. Martin. Nevis viens iet un ambušot kaut kāds nabaga vēstures skolotājs. Plato labs jau raksta alternatīvo patiesību. Jā.
tas gan, jā. Kas vēl jauns, Mārtiņ? Bija uz kausa spēle Latvijas basītī fināli. Kultūra ir atgriezusies Ventspilī, kultūra un sports. Tagad, jā, basketbola Ušavas kausa fināls, zelta mikrofons. Zelta mikrofons, jā. Padirsām. Kancela kultūra mūs ir tā kā atgriezusi atpakaļ apritē. Mēs gaidām Muzikālo banku un Eirovīzijas to Latvijas atlasi arī. Super, nav arī būs pieejams? Nē, mēs gaidām. Sorry, atpakaļ, ok. Jā. Bet kā ir tas zelta mikrofons, tā kā neglītākiem iedzīvotājiem liek palikt mājās? Nē, tie jau ģenerāli mēģinājumi nāk. Nav, man liekas, ģenerāli mēģinājums, bet biļetes maksas ir izpārāk. Nē, neglītajiem, te jau neviens neteiks. Ļoti labi, ok, labi. Žēl, ka nē. Bet, Mārtiņ, es ar citu vienkārši biju Rīgā tajā laikā, tāpēc man nesanāca būt uz to Užavas kausu, bet bija tāda forša atmosfēra, ka tie 3000 cilvēki tajā zālē ir, jo, man liekas, Ventspilī ilgi tā nav bijis, kad basketbola spēle sanāk pilna zāle praktiski. Jā, tas tā kā senajos laikos tiešām nav ko elpot, cilvēks mirst, bet, vibe jau labi, zin, kā skaļi troksnis un ļauds daudz. Spēle vienīgi rīmē, jā. Nav skaidrs. Taču mūsu dienās var apskaņot jebko. Tehnoloģijas ļauj reāli spainīgi sēžot mucā, palaist skaņu, ka normāli skan. Kāpēc Ventspils Olimpiskajā centrā nevar? Tāpēc, ka pēdējais skaņotājs gan jau nomira pirms 15 gadiem. Tagad tur ir brālēns kādam, kurš māk tāpat kā es vēl dasatī ieslēgt. Jā, ne, bet... Bija dzīvās mūzikas koncerts pa vidu. Ventspilnieku grupa Bukte un Rolands Čē. Gunārs Čē. Norādīt, ka Gunārs Čē ir tikpat okvārds kā Ričijs Rū. Interesants norādījums. Un skanēja pēc dirsas, jā. Jā, un skanēja tā kā parasti, jā. Nevis pēc dirsas, bet tā kā parasti pēc dirsas. Jā, nē, Ventspils tā arēna vai halla, viņi ir tiešām bēdīgi slaveni ar savu skaņu. Tāpēc arī Jūras akmetiņi tur dzied fonogrammā. Padirsām, bet to var vēl pasākums ar pluszīm. Man ir starp citu novērojums par halli biņšīgs tas, kad es arī kaut kādā mēnesi atpakaļ biju uz random vienu spēli, un tagad atceries kādreiz, kad mēs tur trenējāmies, vai ko bija tās lielās lampas, un tāds tiešām kvēlspuldzēm iekšā. Jā, tagad ir tā mazie ledi, man liekas, viņš kā tā tehnoloģija ir attīstījusies, ka tā gaisa ir tāda pat vēl labāk, bet tas pats lukturīts ir tā kā, telefona izmērā apmēram, vienkārši viņi daudz salikt. Tur, Anī, pirms nebija tā, ka tu ierodies, zāle ir tumša, ieslēdz gaisu 10 minūtes, kamēr lēnām uzsilst. Jā, tie, kas pildīt ar vēzi izraisošajām vielām. Jā. Vēl kaut kas varbūt. Es biju Valentīna dienu atzīmēt, es biju uz kalnu augām aizgājis ar sievieti. Es arī par to stāstīšu. Mēs kinostūrim paturam, jā? Jā, kinostūrī, es arī biju. Tas lasīs grāmatu? Nē. Okay. Tad atgriezīsimies pie Es reāli domāju, ka par kādu kempingu jūs tur runājat, kāds kalnu maukas, kas tur maukas. Tas ir aiz zaļā namiņa tur. Bet jā, es sapratu, tā ir tā, kur Margo Robija, vai ne? Jā. Es labprāt dzirdēšu jūsu teikus par to. Ja lielajam Mārtiņam nav vairs ko minēt, tad Mārtiņš Urbāns lūdzu. Tā, ko es daru? Pirmkārt, Dobijs ir brīvs elfs, lai gan ironiski es esmu darbā un šobrīd ierakstu šo visu, bet es savus zinības šī gada esmu nodevis visas, kas man jānodod. Jau pagājušajā nedēļā. Man lekciju vairāk nav. Baigi sarāvis, es fucking februārī pabeidzu. Tā apmēram lielākoties bieži vien ap februāri arī tas notiekās. Un ir tāda, beidzot, tagad cilvēks var justies, ka tu var pats plāno savu laiku, nav jāceļās, kad tev ir jāceļās, kad vienkārši var pa nakti ilgāk palikt nomodā, var vai datorspēles paspēlēt, vai nezinu, kaut ko padarīt, un nejūt to, kapitālisma spiedienu. Par datorspēlēm es atļaušos izbraukties Mārtiņa stāstā. Mēs ar Mārtiņu aktīvu šobrīd vovojam. To jūs minējāt pagājušreiz jau, jā. Mēs jau esam tajā otrajā ciklā. Mums jau vieni karakteri ir maksimālajā līmenī, un tie ir nolikti jau tādā plauktiņā, un tagad jau taisās jaunā paudze auga. Bet Mārtiņš ir tāds semipro spēlētājs. Viņš sev spēlē ar 2 kompiem vienlaicīgi. Man ir tā kā mans galvenais meidžs, kurš skrien pa priekšu, un tad no otra kompa ir tāds muļķīts, kas skrien visu laiku no pakaļas. Kā to var dabūt? Vienkārši 2 datori un 2 akaunti. Jā, un tu visu laiku follow, bet tā ir savas labās ziņas tādas, ka es vienkārši varu ar to pamuļķīt, tā kā veseļot savu to galveno cilvēciņu. Bet vienkārši tas, ka citreiz, kad ir pārāk daudz kaut kas, tad tev rokas, peles roka labā ir uz vienu datoru un klaviatūra ir uz otru datoru, un tad kaut kas nenotiekās, tad viss nomirst. Bet ir izaicinoši un interesants. Jā, Vov arī liela daļa no manas šī te vasaras retrītes sākušās ir. Kas vēl? Es biju Rīgā, es biju uz
pagājušajā nedēļā 2 housewarming pasākumiem. Man ir jau pieauguši un bagāti draugi, kuri atļaujās mājas. Un tad bija, viens bija kaut kur tur ap Mārupi, kaut kur tajā pusē, un moduļu tipa māja, un otra bija vairāk pie Ventspils pusē, kas vienkārši sena māja, kas atjaunot pilnīgi pēc eiro remonta. Un tad patīkam sajūt, ka tavu draugu, kaut ko ir sasnieguši, ka var apsēsties kaut tai tukšām mājām bez mēbelēm, uz tā apsildāmās grīdas apsēsties, un tā pasaka, wow, jā, tā viena lieta dzīvē ir izdarīta. Un kur tev patika labāk? Man laikam patika tā senā māja, kas ir izremontēta un atjaunota, bet man liekas arī tas, es nezinu, tos lielos ciprus, droši vien, man liekas, viss mūsdienās maksā virs 200,000 jebkurai mājai, un man liekas, par tādām naudām varbūt es droši vien kaut ko savādāk un bišķiņ savādāk darītu, bet tai moduļu mājai atkal bija episki, tas tā lielā istaba, jo tā ir tā, ar to, visi zina, kā viņi izskatās ar to stiklaino priekšu, tā viena siena no stikla, un tā lielā istaba ir vienkārši liela istaba augstiem griestiem un lielu stiklot sienu, un tur arī bija ļoti daudz cilvēku aicināt, tur bija kaut kāda diskotēka un disko bumba augšā griezās, un tiešām tur 30-40 cilvēku, man mierīgi varētu dansot. Es nekad nesasniegšu šīs augstienas forši. Kāpēc aizies Svetbankas konsultāciju? Tu būsi pārsteigts. Un pēc kādā veidā es atdošu to. Tā jau būs Svetbankas problēma. Ok, labi. Padomāšu. Tikai nesaki viņiem, ka tu plāno neatdot, tad viss būs kārtībā. Pēdējā lieta ir, es plānoju, tagad saistībā ar darbu, bet ar citu darbu, ar to Erasmus projektiem braukšu uz Barcelonu pēc 2 nedēļām uz mēnesi. Okay. Tas plānojās šobrīd, un tās visas lietas šobrīd jākārto. Ņemsim vērā. Ņemsi līdz mikrofonu. Ņemot vērā, kāds ir mums ierakstīšanas temps un laiks, varbūt pat nevajag. Man ir vēl pēdējā jaunība. Jā, es ņemot vērā, ka man Barcelona patīk, varbūt nav man mīļākā pilsēta pasaulē, bet viņa ir ļoti, ļoti skaista ar Gaudi arhitektūru un tam līdzīgi. Es nopirku savu pirmo fotolēcu. Ļoti kāds 2 nedēļas es biju iekritis iekšā rabbit holā, ka es tur pētīju, skatījos, kas un kā, un atradu savām vajadzībām nepieciešamu lēcu Rīgā lietot, un tad man vesels tur piedzīvojums bija, kā viņi dabūt. Zvanīja vienam fotogrāfam Rīgā, kurš brauca viņu izvērtēt, apskatīties, tad viņš atkal deva man vienam skolniekam, kurš atkal man rīt viņu vedīs uz Ventspili, un tad rīt man būs lēca. Bet vienkārši inčīgs process izpētīt, lai saprastu, kas ir labi, kas ir slikti, un es jau vienā brīdī biju nogājis līdz tam tādā, ka es jau varbūt arī pirkšu profesionālu kameru, un tad es skatījos, cik viņi maksā un ar ko viņas atšķirās. Un tad interesanti ir tas, ka daudziem ir Canons, Nikons, Fujifilm, Sony, un katram ir tādas savas kaut kādas, ar jebkur, kur tu runā, ir savādāk viedokļi. Cits ir Sony fans, cits ir Fuji fans, cits ir kas. Un es esmu Nikon fans, un es esmu sapratis, ka man Nikons ir vistuvākā kamera un vislabāk viņa patīk, un tad, tā kā es uz to koncentrējos vairāk. Mārtiņ, ko smējies? Nē, ka tu esi... tā teikt, iesijāts tajā savā Grifindora hausā. Jā, man ir vai arī, kā Pāteri izvēlās sev Makitu vai Stanley vai kaut ko tādu. Jā. Vai 30 gadiem izvēlās šo skriešanu vai crossfitu vai padelu vai... Jā. Bet mans tas lielākais atklājums no šī viss bija tas, ka Fujifilm ir tāda, es teiktu, ritīgā hipstera kamera, un šobrīd viņi tagad normāli nāk modē. Viņi ir pietiekami, un cenas viņas visām, 1000 eiro maksā, un tad objektīvi attiecīgi citās cenās, bet viņiem ir kaut kādas īpašas krāsas, īpašas settingi, un tās kameras ir tādas, pocket size apmēram, ir gan profesionāls. Un viņas arī izskatās nedaudz tādas retro veidīgās, un tāpēc tādiem cilvēkiem, kas varbūt ir tādi super amatieri, vienkārši grib smuku kameru, tad viss sāk pirkt Fuji, un viņiem vienkārši tāds liels second market tirgus ir parādījies. Tas ir izdomāts droši vien daudz tās kameras redzēsiet cilvēkiem. Jā, bet visu cieņu pamēs zem tanks to čomu fotogrāfu. Sūtīt savā odisejā, skatīties, pirkt, sūtīt. Bet viņi jau viss māks ir fotografi kaut kādām, negribu teikt vārdu autisti, bet tā ir viņa lieta, pa ko viņi fano, un tāpēc viņam aizbraukšu uz ķekau, paskatīsies, kāds tas objektīvs vai nav kāds puteklis iekšā, viņš deg par to. Tas arī viss man. Ok, super, paldies par updateu, prieks dzirdēt, un lai tev forša dzīve. Foršas bildes. Foršas bildes, smukas bildes. Labi, ir pienākusi mana kārta stāstīt. Bija Valentīna diena, mēs apmeklējām restorānu, kafejnīcu, saucas pie Gabriela. Tas ir Grīziņkalnā, tāda, es nezinu, armēņu, kaut kāda no šitiem te spots, kur principā tik, tā kā šašlikumi. Gaļa visādi jāēd un tam līdzīgi. Un tur tas
Tas, kas apkalpo arī ir tas galvenais, laikam, tā kā pavārs priekšnieks Gabriels. Glāzes līdz augšām pilnas. Mēs pasūtījām savas porcijas un nepateicām, ka mēs gribam tur tā kā salāts un mērts. Un tas ir jāpasaka. Tas, ko tu pasūtīji, tas arī būs frī kartupeļu un šašliks. Un tā, bet bija ļoti garšīgi un interesanti pieredze. Es nodarbojos ar ēšanas izvērtībām. Tad mēs arī bijām uz filmu Kalnu aukas, par ko parunāsim kino stūrītī, šautauts Cinnamon. Un tad eju uz treniņiem, strādāju, bijām Limbažos, noskatījāmies Supernovas pirmo pusfinālu, otro es neskatījos jau. Šķita mid, bet tas tāds mans personīgais. Mans tā kā man overall bija vienkārši tāds, ka mēs savā pīļdīķī sacenšamies, kurš labākā dziesma, vai kuram tur ir vairāk fani, nevis tā kā aizsūtīsim labāko dziesmu Eiropā. Tu gribi par to vairāk parunāt? Jā, mēs tagad ķeramies klāt. Mēs varam turpināt. Jā, es domāju, mēs varam mierīgi. Es fināli skatījos. Ļoti vāji. Bet tu domā, ka bija iespējas kaut ko labāk sūtīt no esošajiem, vai tu domā, ka vispār to konceptu vajag mainīt, ka mums tas koncepts ir jāmaina. Tā kā kaut kā savādāk ir jāmeklē. Nevar kurš katrs tā kā, tagad es pirms 2 nedēļām izdomāju, ka es gribu sākt dziedāt. Un dziesmu nometnē uztaisīt dziesmu. Jā, uzreiz jau uz tas nav. Man draudzenes piedējos. Jā. Man neliekas, ka varbūt tas kaut kādā Francijā, Anglijā un tam līdzīgi, kur tu uzauc ar visiem iespējamiem resursiem, ir tāds jauno izpildītāju konkurss, vai ne? Bet mums, es varbūt pārāk nopietni noteikti uztveru. Tā, es laikam saprotu tavu to domu. Man liekas, tas galvenais rādītājs šim visam ir, man liekas, bija tas duets Mantra, kur viņi tiek finālā, un tā ir, pusfinālā laikam tas bija viņa pirmā uzstāšanās vispār publikai, un tas nav ka starp 180 iesniegtajām dziesmām tiek finālā vai pusfinālā tie, kas pirmo reizi vispār uzkāpj uz skatuves. Kādam ir jābūt tam, kurš pasaka, jo ir noteikti tādi izpildītāji, kurš uzkāps pirmo reizi skatos, būs tāds, oh my god, tas ir tīratnis, kā mēs nezinājām par šito, bet viņas nebija. Kādam ir tas jāizfiltrē? Bet no tām dziesmām, kas tur bija, lai gan man nepatika tā atvara, vai kā viņi tur sauc, bet cik es saprotu, labi ir tas, ka viņi dzied labi un akadēmiski, un tas šoreiz pirmo gadu tajā pusfinālā būs arī žūrijas balsojums. Ja agrāk tikai pusfināls bija skatītāju balsojums un finālā nāc žūri iekšā, tagad arī pusfinālā būs. Tas vienkārši mums dod iespējas tikt jau finālā, un finālā mums tur ir kaut kā 20 prognozē vai ko. Tā kā laikam no tā, kas bija, šis ir tāds safe un laikam tāds, vienkārši pelēks. Tu saki žūrijas balsojums, viņi vērtēs ko? Tikai viņas dziedāt prasmi? Jā, lielākoties. Tad sanāk, viņi nemaz neskatās šovu, bet viņiem parādīs to ierakstu tagad? Tagad nē, bet viņiem ir lielajā Eirovīzijā žūrija vērtē vienu ģenerālu mēģinājumu, kaut ko tam līdzīgi. Viņi nevērtē to, ko viņi dzied tajā pēdējā dienā. Bet es neesmu tos kritērijus lasījis, vai viņi arī šovu vērtē un kas, bet lielākoties, ja tu labi dziedi un tu proti turēt noti, tad tev būs labi vērtējumi. Jā, bet tur atkal uzvarēs kaut kāds tur musically trained non-binary person, tā kā pēdējos 2 gadus. Man nelikās arī tiem uzvarētājiem pēdējiem 2 nekas tāds īpašs, bet es saku, varbūt tās ir cits tā kā kaut kāds senils uzskats par to, kas ir Eirovīzija. Bring back Ivo Fomins. Jā, exactly. Kur ir mani... Dziesma par laimi, kur ir... Jā, kur ir mani Bonaparte un šeit. Bet tā, protams, lai jau viss notiek. Tad droši vien par pasaules jaunumiem es nebiju Epsteina listē. Bet daudz droši saki, vai tu savu vārdu ieliki iekšā? Mēs googlējām darbā, mums bija tāda aktivitāte 5 minūtēm, kur mēs likām kolēģu vārdus. Labi, ka tu nestrādā valsts uzņēmumā, tad es dusmotos par naudas izšķērdēšanu. Labi, ka mums nav arī ķipkos tur HRs ritīgi. Tā kā tādā darba vietā, kur tā kā ir ritīgi tā kā HR policing noteikti tur vienkārši izpist visus būtu uz pārunām. Kamēr jūs mēs vienkārši esam radoši. Kamēr jūs te jāpojat, kā var apskatīties tos uzvārdus? Jo man vienkārši tāds salīdzinoši internacionāls uzvārds, es vienkārši interesi pēc gribu paskatīties. Nezinu, Mārtiņ, kur jāmeklē? Vienkārši Epstein files ierēc, un tas pirmais US government links arī būs īstais. Bet, mēs to nokavējām, kad tika... Aldis Gobs, protams,
spearheadoja šo movementu. Stāsti visu, ko viņš liek tiem, kas nesako, es domāju, tādu arī esmu daudz. Tur bija vienā jaukā dienā vienkārši sāka nākt ārā, nodrapojās vēl kaut kāda, Urbāns varēs precizēt, nodrapojās vēl kaut kāda čupa ar tiem failiem un sāka parādīties kaut kādas arī Latvijas saistības. Tur arī Lietuvas saistības, tā kā laikam, ko paplašināti jau e-pasta nāca ārā par pašu to ringu un tam līdzīgi. Tur tas stāsts ir sekojošs, kā jau mēs arī pirms tam te runājām, kad bija kaut kādas modeļa aģentūras, kas sadarbojās ar viņu low-key caur kaut kādiem vēl citiem fujekiem, ka tas bija tāds diezgan organizēts pasākums, es tā sapratu. Un kad no šīm aģentūrām tad skautoja tās meitenes kaut kādas, aicinājusi kaut kādiem tur interesantiem visādiem šitiem te castingiem, kur tev jāstaigā peltkustībā kaut kādiem creepy večiem priekšā, un tad kaut kādas, kas izlēma pievienoties, vai vienkārši nezinot, vai kaut kā tam līdzīgi, tad viņš tur koloja kaut kādas čiksas, kuras esot piedalījušās vervēšanā, un reāli ir vārds uzvārds e-pastos, tur tieši ar Jeffrey Epsteinu sarakstās čiks no Latvijas. Tur apmēram tā, ka viņai kaut kāda trešā svarīgākā viņa sekretāra bija, man liekas, Latvieta, kas tieši ar to lauciņu nodarbojās. Latvija var. Tad man bija joks par to, ka es arī gāju modeļu skolā, bet es gāju Ginta Budas modeļu skolā. Un tad mans joks bija tāds, ka, redz, kā pays to be ugly. Mani neviens neizmantoja. Mani 3 centi par šo ir tādi, ka es sākumā varbūt es negribu noformulēties tā, lai man kancelotu, bet es nebiju sākumā varbūt tik ļoti pārsteigts, jo man likās, ka tas ir, tā kā sagaidām no tās industrijas, un cik es pats zinu cilvēks, kas strādā kā modelis, ka eskortu pakalpojumi, tā ir tā kā ļoti regulāra lieta viņam, ko viņi sniedz, vai vismaz viņam piedāvā tādu iespēju piepelnīties. Un man liekas, tās dāmas, kas ir arī šajos failos iekšā, kāpēc viņas nav runājuši par to, daudzām, protams, ir kaut kāda gan emocionāls traumas un kauns vai kas, bet daudzām no viņiem tā ir daļa no viņa dzīves, un tas ir vienkārši viena lieta, ko viņi ir darījuši dzīvē, un viņas negrib to izplatīt tālāk, un man liekas, redz pieaudzis cilvēks, 18 gadīgs plus ir piekritis tam, dabūt tur 4000 un kučiju somiņu, un viņi tas apmierina un fine with that. Bet tad es ar Robu nesen parunāju par šito te, un viņš bija nedaudz vairāk iedziļinājies. Jo, man liekas, mēs visi kā sabiedrība, vismaz pirms tev Epsteina faila tika publicēta, tā kā domājam, ka tur būs tā kā ritīgs hardcores, tur 10-gadīgs meitenīts un viss slikti. Vismaz līdz manim tāda informācija nebija nonākusi. Robs laikam bija kaut ko redzējis vai dzirdējis, ka tur tiešām tā arī pāris tādi ļoti grūsami kadri ir apmēram 12-gadīgi meitenīt uz galda un čalis ar kājām. Un tas ir slikti, tā nevajag. Jā, vēl tur bija par to, tas nebija gan Alda Gobsam, bet bija vēl tāds pretīgais moments ar to Billu Gatesu, kur viņš iedeva savai, iedeva savai sievai STS pēc viena no šiem pasākumiem un rakstīja, Epsteinam, kā viņai slipot antibiotikas un tam līdzīgi. Tā kā, man liekas, tas ir tā vienkārši next level krāpšana. Labi, tu tur, skaidrs, tu esi tur miljardieris vai kas tur, tu pisies apkārt, I guess, tajā līmenī tie partneri samierinās ar to, bet bļeģi tev atnes kaut kādu halēru mājās un pēc tam cenšās sazāļot, pat nevar godīgi pateikt, what the fuck, šais olām pakarināt. Un dabūt 70 miljardus. Vismaz. Šodien, starp citu, Bills Gates bija laikam izdevis to paziņojumu, ka viņš tiešām tā kā šoreiz apstiprina publiski, ka viņam bija saistība ar 2 austrumu eiropietēm. Lai gan 20-gadīgām un uzpēc. Kāpēc viņam jātaisnojās, ja viņas ir pilngadīgas? Es arī to nesaprotu līdz galam. Bet, viņam vienkārši jātaisnās. Viņš tur tā relīze bija par viņš kaut kāds laikam valdes priekšā taisnojās. Tas ir... savā uzņēmumā darbinieki iesniedz jautājumus. Es domāju, ka tas ir tāds demoralizing tā uzņēmumā. Man liekas, tas ka mans darbdevējs savā brīvajā laikā pilngadīgām... Jā, bet tas, ka viņš ir ar to Epsteinu regulāri uzturējis un tā kā čomiskas attiecības bijušas, tas ir to ēnu mēt. Un tu vari teikt, ka tu neko neredzēji, un tu neko nezināji, bet man liekas, ja tev ir kaut kāds čoms, kas piegādā sievietes, tur tev neliekas, viņš čista visu dara, by the book, viņas viss ir pilngadīgs un tā tālāk, un tur tas pilnīgi ok, tāds, es nezinu. Man no tāds nepopulārs teiks, bišku ir sociālai justice warriori. 18 gadi tie ir bērni, bet tie ir tie paši cilvēki,
kas pirms 2 gadiem stūma to, ka vajag pašvaldību vēlēšanās no 16 gadiem balsot, jo tie ir pieauguši atbildīgi cilvēki, kas spēj pieņemt lēmumus. Nu, bļā, uz 2 zirgiem nevar jaut. Tu nevari atbildēt par sabiedrību, bet par savu rīcību nē. Man liekas, ka 18 gados vajag pistēs ar citiem 18-gadīgiem, nevis 40-gadīgiem vīriešiem. Bet, es esmu šajā jautājumā. Konservatīvi. Konservatīvi, jā, exactly. Jā, jebkurā gadījumā visa pasaule ir bišķiņa satricināta, un cilvēki joprojām par to runā, un droši vien runās vēl kādu laiku. Prince Andrew taču arestēja. Jā, bet vai tad par to, vai par kaut kādu viņa pakāpes izmantošanu kaut kādā, droši vien, kaut kas tāds tur bija. Viņš jau ir izlaists ārā par to. Okay. Man ļoti patika, ka tapa bilde, kur viņš ir mašīnā ar vējstiklu nobildēts. Jā, un tas ir vesels žanrs tagad. Jā. Jā, viņš ir sakalts jau ir tāds. Jā. Diezgan rozīnīgs. Jo tas jau, viņš jau nav uz troņa, viņam tur nav ļoti tālu līdz tronim, tāpēc viņam nav tās labās zāles. Embriju smadzenes viņam nekotē iekšā. Kā viņiem izsniedz bērnus, tu viņus var izmantot cilmu šūnām vai Epsteina vestu. Viņu jau kā Epsteina aizved. Jā, exactly. Bija tas gadījums par to meitenītu valkātās, cik viņai tur gadu bija 12, kas palika stāvoklī. Jā, no 20 gadiem. Tas arī, starp citu, bija Gobzems arī tur bišķiņ ekspozo, izrādās tur kaut kāda saistība ar zutu vai whatever. Bet, jau čigāns. Čigāns, un tas bija tā lieta, es nezinu, vai es Mārtiņam teicu, vai kas, kad it kā ziņās parāda, ka tur 12-gadīga dāma palikusi stāvoklī, ak vai. Bet, ja tā būtu čigāna meitene, vai nebūtu visiem vienalga, ka 12-gadīgs čigāns ir stāvoklī? Tā nav kaut kāda lieta, ko viņi dara. Man liekas, šī tāda skarba dzīves patiesība, bet ja es pilsētā redzu 14-gadīgu čigānu ir grūtniec, Dievs, man patīk, tā nav tāda lieta, ko viņi dara. Ir tāds tagad viens ķipa latviešu it kā trūkrājums, un tur bija par to kinoteātru šāvēju, to fuja, kā viņš Zikaus. Un es pirms pāris dienām redzēju viņu Twitter. Viņš ir Twitterī, jā. Es gaidu, kad būs nākošais keiss. Viņš nav stabils. Bet viņš ir ārā vai iekšā? Viņš ir ārā. Viņam ir, viņš nav ārā pavisam, viņš ir tajā relaxed kaut kādā. Uz darbu var braukt un vakarā mājās. Jā. Es ar Tomu par šo runāju, un man liekas interesanti, kā var evaluēt to cilvēku. Bet tur bija viņš teica par niansēm, ka viņš ir saprātīgs, viņš vienkārši, tās, kas ir tādas personality disorders, kas ir tur kaut kāds sociopātija vai šis tā saucamais kaut kāds narcisisms, kas tā kā izklausās, tā kā viņš stāsta, kā viņš runā, apraksta, pēc tā izklausās, tad tās nav tādas, kur tev var attaisnot. Tās tieši tā kā vaina pastiprinoša. Ķipa kaut kā tam līdzīgi. Bet es biju ļoti dusmīgi, tā kā what the hell, viņš ir jāliek. Tu biji tikpat dusmīgi, cik viņš cietumā, vai nevis cietumā, bet kino? Iespējams. Jo tas ir crazy. Viņš tā kā burtiski 13-gadīgas meitenes priekšā nošāva viņas tēvu, un viņš vienkārši reāli kaut ko tur strīdās, diršās par tā kā formalitātēm tur tajā, Twitterī. Jo kāds bija atkal viņa laikam uzrasts or something, un kādā sakarā un tam līdzīgi. Viņš nenormāli, vienkārši man bail. Bet viņš laikam tikai ar ieroci māk. Jo viņš pirms tam arī esot bijis ālējies jau tā kā ar ieroci vicinājies kaut kādu road rage incidentā. Gaidam, kad viņš izšaus. Jā. Es tagad pie stūras vienkārši ļoti skaļi uzlieku mūziku un vaiboju. Lai kas kaitāja. Kas Amerikā jauns, runājot par ieročiem un šaušanām? Tās šaušanas jau gan laikam notiek regulāri, bet jau vairs nestāsta. Ir tie aizprotesti, kur notiek arī kaut kādas tās izrēķināšanās. Tagad nekas tāds majoriem, kaut ko ņemās. Jā. Kas vēl tāds, varbūt kādam ir pierakstīts kāds temats? Mēs varbūt varam pieķerties Eirovīzijai, bet Olimpiskajām spēlēm. Jā, es tieši gribēju teikt, jo es neskatījos. Es vēlos kā MVP Olimpiskajām spēlēm piešķirt dronam, kurš sekoja Ukraiņu sportistiem prasā. Tas ir mans spēļu MVP. Tad man bišķi uz pauzes un tāds reality checks bija, kad komentētājs teica 91. gadā dzimusī veterāne.
Jā. Ir kaut kādi pāris sporta veidi, kuros tajos mūsu vecumā vēl tu skaitījās primā. Es nezinu, kurš tas ir ziemas sporta veidā. Hoķī vēl uz priekšu praims. Kērlings. Jā, kērlings, nezinu, kāda šaušanas vasaras olimpiādēs, kur vēl var, man liekas. Bet bija vēl kaut, piemēram, tā pašā laikā daļslidošanā, tur liekas 26, tas jau ir noriets, tur jau viss ir beidzies. Tur no 11 gadu vecuma jau. No 17 tagad. Bija mans MVP pavadījums mūzikas, Bamfunk MC izskanēja daļslidošanā. Bet tu skaties vīriešu vai sieviešu daļslidošanu? Es kaut kādā, kas gājas. Tu negribi dženderot šobrīd, jā? Tas ir tāds, kuru vajag dženderot, nesaprotu. Nē, es varu paskaidrot. Man, piemēram, daļslidošana bija mans MVP, jo es kaut kur ar vienu aci redzēju, ka jā, vīrietis tur viens ir, kas kaut kāds salto mētā un tam līdzīgi viņam nesanāca un blablabla. Es vienkārši saprotu, ka es vīriešu daļslidošanu negribu skatīties. Bet sieviešu daļslidošanu, jā, tur es esmu iegājis tādā rabbit holā iekšā. Es tagad zinu visu par ASV izlasi un visu par Krievijas izlasi. Un tur ir... Pēc uzvārdiem liekas, tur ir tas pats. Nē, šobrīd ASV izlase ir diezgan, tur ir kaut kāda Itālijana, Amerikana un Taivānieši, amerikānieti, man liekas, zeltu dabūja, un tie top 3 ir tā kā tiešām amerikāņi. Bet cik bija 4 gadus atpakaļ, kad bija Olimpiskās spēles, kur varēja kā neitrāli atlēti piedalīties, un to visu top 3 paņēma krievu meitenes. Un tad tur bija bīvs tāds, ka tur viena dāma tur pirmo reizi sacensībās uzleca 4 reizes 4 kāršos kaut kādus rakseļus vai kas, un viņi palika 2. vietā, bet uzvarēja kaut kāda 15-gadīga meitene ar vienkārši ļoti skaistu programmu. Un tad tā tur kaut kāda road rage taisīja un meta slidām savām treneriem un tam līdzīgi. Un tagad pilns TikToks ir visādu tā kā nevis fanbase, bet vienkārši fanu veidot saturu par tām 3 krievenēm, kā viņas tur jau no, nezinu, cik, tā kā tu teici, no 11 gadiem, no 3 gadiem, cik viņas tur slido, viņas vienmēr top 3 visu laiku ņem. Un tagad šogad viņas netika neviena klāt tajā Olimpiskajās spēlēs, jo sankcijas. Un man liekas, tā atšķirība bija anormāla. Tā meitene, kas tagad dabūja zeltu, viņai tur bija tie kaut kādi punkti 240, pagājušajā gadu zelta, pirms 4 gadiem zelta uzvarētājiem bija 270, piemēram, kas ir nenormāla atšķirība. Tā kā tās krievenes ir vienkārši by far priekšā visiem. Es daļslidošanu meitai kā piemēru izmantoju, kas nav īsts sporta veids. Ja tu to nevari izmērīt, tas nav sports. Kas vēl bija? Kamaniņas bija interesanti skatīties. Es vienīgais, ko es redzēju, bija tāds dīvainais, kur viņi tā kā brauca ar slēpēm divatā, katrs pa savu pusi, un tad tur ir tādi grubulīši, un tur bija tāds vienkārši skaties tie nabaga cilvēku ceļi, jo viņi vienkārši tā kā ba. Jā, kāds pamtraks. Jā, ārprāts vienkārši, man nebūtu vairs tās te bļodiņas ceļiem, ja es tādu nobrauktu. Tur dažiem arī izbeidzās kājas, man liekas, kādai vienā ASV slēpotājai, tur bija kaut kāds lūzums, kāda gan amputēt vajadzēja. Dievs. Bet es redzēju tikai mīmus par to, ka tā kā vasaras olimpiskās spēles tādas ritīgi willy-nilly, un tad ziemas olimpiskās spēles tā kā brauc lejā pa šo kalnu un nomirsti. Centies nenomirt. Vēl es vēlos izcelt Norvēģi, kurš atzinās krāpšanā televīzijas priekšā savai otrajai pusē. Kaut ko tāds. Viņš bija tas, kurš iztērē tos 10,000 prezervatīvus, ja? Nē, tā bija viena ASV daļslidotāja. Okay, yeah. Kas šos nezināja stāsts, kas ar tiem prezervatīviem ir? Viņa bija kaut kāda relīze. Viņi tur visu. 3. dienā viss prežu beidzās jau. Jā, bet tas man paskaidroja ļoti gudrs cilvēks, ka tas ir labs merčs, ko paņemt, paturēt līdzi no Olimpiskajām spēlēm. Tur, kā es saku, tā ASV daļslidotāja, tur dabūja kaut kāda intervija, kur viņa vēl nebija startējusi, tiešām viņā sejā redz, ka viņai vaigas ārsti, ka viņa staro, viņa saka, cik viņa ļoti ir piepildīta, viņa ir izdarījusi visu, ko var izdarīt, un viņas aizdīt prom ar mietu no tās pilsētiņas nevarēs. Tad 18-gadīga hota dāmīte. Mums ir medaļas. Atkal, jā, mums kā valstī ir medaļas. Mums visiem 3. Mums ir medaļas, jā. Kur var iet apskatīties, pieskarties, nofočēties? Nav jau izziņot. Aizvakar sagaidīja kaut kādos 11. Bija bariņš ar cilvēkiem, kas sagaidīja, un Siguldā sagaidīja, protams. Bet tas reāli parāda to, ka liekot piķi iekšā medaļu var dabūt 20 gados. Pirms 20 gadiem Ventspils sāka šortreku. Palielam tā medaļa ir Birzulim pasniedzama, kas sāka to visu pirmais treneris Ventspilī, kas bija 20 gadu un daudz nauda. 20 gadu daudz nauda, un māks, tā ir vienīgā mūsu medaļa, kas nav Renē, un mums ir kaut kāds 16 vai 17 vai 20 medaļas, no kurām šī vienīgā šortrekā, kas dabūt vispārējās ir Renes sportveidos. Un kāpēc? Tāpēc, ka mums ir trase, un mēs katru gadu tur droši vien iedodam, cik tur pāris 10 miljonus vai trasē. Kāpēc tik daudz ne, bet...
Hokejistiem gāja slikti, vai ne? Skaists zaudējums. Skaists zaudējums. Vārdsargu nevajadzēja ņemt nost, par to diskutēs vēl ilgi, bet normāli čaļi spēlēja. Jā, man ģimenes čatā viss tik nolādēts. Kā jau latvieši. Protams. Šitas te festivāla korespondents pozitīvs tagad būs Kalvin Harris koncerts. Kalnsiem Starp kvartālā. citu, es redzēju to relīzes imidžu, kas bija. Jā. Bļed, zin kā, tāds fucking nothing burgers, 3 paragrāfos. Es rītīgi gribēju, iedot, ejam iebrot uz tā paša fona, uzliec to, ko es tev teikšu. Tur no katra paragrāfa 4 vārdi. Jā. Būs vienu dienu. Uzrakst man šo 2 teikumos, jā, reāli. Inšīgi, vai tas viņiem bija apzināti, vai ne? Jo viņi jau zināja to, ka tur, man liekas, sestdienā ir Pitbulls un ceturtdienā tas Kalvins Harris, un droši vien jau Pitbullam uztais skatuvi, noīrēts jau viss ir, tur bišķiņ kāds telts jau aizvis. Viss vienkārši pie vienas reizes, un nosauksim to par festivālu. Mēs nebūsim miruši. Ja es tā kaut kur dzirdēju pa Grapevine, ka viņš spēlē tā kā festivāla programma, kas arī ir tā kā laikam īsāka, mazākas. Es man beigās YouTube'ā paklausījos, un tur absolūti reāli nesapratu šos festivāla DJs. Globāli, ja mēs par mūziku, 3 Door Down solists nomira pagājušajā nedēļā. Viņš nebija kaut kādā Latvijā gadījumā. Kaut kad viņi nav spēlējuši kaut kādā palādījumā, vai viņi ir pietiekami liela. Nebija tas otrs ar trīnieku iekšā. 3D Grace. 3D Grace, man liekas. Jā. Bet jā, man liekas, tas ziemas tas periods, kad tas tumšais augstais mirstamais gabals jau iet uz beigām, kad cilvēki tie, kas izvilk šo gadu, malači apsveicam. Parasti ir tā, ka sākas no kaut kā 20. Decembrī. 7. decembrī, jā, un tad februārī tā melnā kaulainā nāk. Man ir par ziemu viens novērojums, ko es māks bija ierakstījis arī notos, bet mums kādu laiku nebija ierakstīts. Par žogu zagļiem. Vienkārši man šķiet, ka mums bija pietiekama augsta ziema, un čigāns staigāja pa mājām un skatījās, kuras ir pamestas mājas, un es vienkārši pamanu, ka ik pa laikam žogu gabali sāk pazust. Ka viņi vienkārši no citām mājām sāk zakt ārā žogus. Tas vienkārši ātri pa tumsu noroja 5 dēļus un mauc tālāk. Un tiešām pastaigāt pa Gāliņciem, Ventspilī, tad var redzēt, ka ik pa laikam žogiem iztrūkst posmi. Tie ir pilsētas sanitāri. Jau viņi kaitē, pirms tam jau viņi savāc kaut ko, tad jā. Nē, tu to skaties nepareizi, viņi cenšas tā kā ieviest unity jūsu ciemā, ka cilvēki nojauksim sienas savā starpā un būsim, tava zeme ir mana zeme. Mana 12-gadīgā meita būs tava 12-gadīgā sieva. Jā, tieši tā. Ok, vai mēs esam gatavi kino stādīt? Pirms tam es vienu ātri novērojumu pateikšu vēl. Es pēc Ziemassvētkiem teicu to, ka tagad bērni skaitas nevis Salavēcītim dzejoli, bet kamerai. Man ir vēl viens novērojums pēc meitas stāstītā. Bērniem spoku stāstus tagad stāsta GPT. Viņš māk uztaisīt tādu, nebūtu tāds ļoti generika. Es nezinu, cik kā bija sajūsmā. Ļoti briesmīgi. Mēs kaut kādus medlibus rakstījām ar viņu. Tāda arī low-key cringe, bet mēs ņirdzām par to, ka bija cringe vairāk. Bet viņi liek to balsi, lai viņi atskaņo. Tik smalki, es nezinu. Okay. Es tāpat nemāku, es māku tikai rakstīties ar viņu, es nemāku ar balsi. Dievs. Tā ir tie cilvēki, kas māca mūsu nākotni. Māca mūsu nākotni. Bet tu viņai ļauj tā kā vienai pašai bez uzraudzības lietot ChatGPT? Viņš jau neko neļauj darīt. Tur es esmu mēģinājis viņu pušot. Viņš dusmīgs paliek uz tevis un neko neatbild par tādiem. Es viņam prasīju, mums tas draugs fotogrāfs bija uzfotografējis ļoti skaistu bildi. Viņš Ventspilī operācijas zālē kaut ko fotografēja. Un vienkārši tās bildes bija tik labas, ka viņas izskatījās pat salīdzinoši nedaudz ar mākslīgo intelektu. Vienkārši bija laba gaisma, cimdi kaut kādi zili un viss izskatās tāds nedaudz animēts. Un es teicu, ka principā, es augšuplādēju to, es neaugšuplādēju to bildi, es uzrakstīju promptu, kā tā bilde varētu izskatīties, un lai viņš uzģenerē, un tad vienkārši salīdzina, vai tiešām ir līdzīgi. Un es viņam saku, kur tur ir atvērta brūce, kurā ir tādas un tādas tā kā, skaupelis, un tad tur ir trubiņa, pa kuru nāk ārā asinis, 4 rokas, un tam līdzīgi. Nē, piedod, atvērtu brūci mēs nevaram rādīt, asinis mēs nevaram rādīt, operācija, sensitīvs vārds, to mēs nevaram rādīt. Bļaļ, ko tad tu vari rādīt? Okay. Woke has gone too far. Nereāli. Es tiešām ceru, ka būs opcija par $500 nopirkt sev kaut kādu valodu modeli, kas būs bez limitācijām. Dark GPT. Ko jābūt viņam? GPT? Es zinu, šis ir idiotisks jautājums. Generative.
Prompt. Whatever. Power assistant. Man nav jāzina viss, tikai meitenīte. Labi, vai tagad? Mēs varam saslēgties ar kino stūrīti sadarbībā ar Cinnamon Akropole Alfa. Varam. Parunāsim šeit par to, ko mēs esam redzējuši kinoteātrī. Es biju kinoteātrī, un es biju uz filmu Wuthering Heights, bet es gribētu, lai Mārtiņš pirmais pastāst par savu pieredzi ar filmu Wuthering Heights. Kalnu aukas. Mēs bijām 2 kungi zālē. Ļoti liels majority bija dāmas. Jā, es, atklāti sakot, nezināju, ka tāda grāmata pastāv. Iepazinos burtiski viena paragrāfu garumā par to grāmatu. Viņa ir rakstīta 845. gadā. Ļoti daudz vardarbība, ļoti daudz seksa filmā bija. Tad es saprotu, ka grāmatā viņam arī tas viss ir bijis. Nē, grāmatā nav seksa. Ne. Nopietni to pielikt klāt? Tik daudz? Jā. Seriously? What the fuck? Man liekas, viņi tikai turās pie tā, kas ir... jā, bet nē, turpin. Man filmā pietrūka motivācijas karakteriem, no kurienes nākušas, kurien viņi iet, lai es saprastu kaut bišķi, tiešām, kas notiek, kāpēc tie cilvēki rīkojas tā, kā viņi rīkojas. Bet overall smuki, smuki nofilmēts. Vizuāli bija tiešām ļoti skaisti. Man bija tās pašas frustrācijas. Kaut gan, es pēc tam sev mierināju ar to, ka es saprotu, ar to vēsturisko, ar to kontekstu, ka tur bija tajā laikā daudz vārdarbības, vai ne, un par to viņa arī ģeņģioni ir rakstījusi. Tad par to, kas liekas skaista un romantiska, tur, nezinu, kaislīga mīlestība arī, tas man bija tāds, man ļoti tracina visi šitie, kur ir, es nevaru viņam teikt, ka es viņu mīlu, es labāk nomiršu. Drausmīgi griebjās. Bet, es sapratu to, plus vēl viņa, tā Emilija Bronte, pirmkārt viņa rakstīja zem vīrieša alias. Viņa rakstīja ar savām māsām kopā. Es nezinu, gan vai šo darbu neatceros, bet jā. Un viņa nomira kaut kādā 30 gadu vecumā. Viņa es pieļauju, ka to seksu viņa nerakstīja, jo viņa nebija paspējusi. Varbūt tās, tādu pat kas nav izvarošana. Tādu baudīt. Bet vizuāli tiešām ļoti, ļoti skaisti. Tērpi, viss tas, jo Toms arī baigi labi pateica, ka viņam savukārt nebija tā frustrācija par tiem karakteriem, jo viņam tā vizuālā pasaule palīdzēja domāt, skatīties to filmu kā uz tādu fantasiju, tā ir iedomāta pasaule. Tur ir pārtie tērpi, nebija autentiski tam laikam, viņi taču bija pārspīlēt ar pliku krūteži, nejoņoja pa Skotijas ārēm. Jā. Bet tā ļoti, ļoti skaisti, ļoti skaisti. Tā. Jūs man nedaudz pārsteidzat, jo es pirms tam biju dzirdējis sliktas atsauksmes, un man likās, ka vienu brīdi viņam IMDb bija kaut kāds 5, bet tagad paskatījos viņam 6,3 un pat izklausās pat skatām. Es pieņemu domu, ka zamāk dod visi tie, kas ir lasījuši vīrusies. Jā, bija ļoti. Jā. Jo man no šī visvairāk interesē vienkārši, kas notiksies ar Margot Robbijas un to Jacob Elordi. Vai Margot pametīs savu vīru un bērnu un viņas dzīvēs aizies kopā. Jo tur tās fotosesijas, kas tur bija redzētas, tur bija tādas ļoti neizskatījās, ka viņiem ir vienkārši koleģiālas attiecības. Bet es vakar redzēju arī rīlu, kur kaut kāds čoks bišķiņ analizēja to Jacobu Lordi, un tam Jacobam Lordi 0 personality, viņš vienkārši čauli, izskatīga čaula of a man, un man pat neliekas, ka viņš ir izskatīgs, bet jā, ka viņš, es nezinu, vai viņš var ka viņš ir tāds, kas var swoopot off her feet, sieviete, kur ir content, varbūt savā laulībā, ja varbūt viņa nav content. Jo, skaista viņa gan ir. Protams. Urbān, ko tu esi skatījies ekrānos? Man sanāca īstenībā tieši vakar noskatīties. Ļoti random uznāca ideja, ka gribās filmu paskatīties. Es noskatījos filmu The Banker, man liekas, saucās Banķieris. Tur ir tas Antonijs Makī, galvenajā lomā tumšādains cilvēks. Un galvenā doma ir par to, kā tumšādiem cilvēkiem tur
39. līdz 60. gadi, kā uztaisīt biznesu un ka bankas nedod kredītus un tā tālāk. Un tad viņš sāka nekustamiem īpašumiem ņemties. Un tā kā bagātajiem, tumšādainiem cilvēkiem sāka izīrēt vispār dzīvojamās platības un beigās kļuva par vienu no bagātākajiem tumšādainiem cilvēkiem ASV. Labs skaists, ļoti viegli, ātri pusotrā stundā varēja noskatīties. Viņš galvenajā lomā, Samuels L. Jacksons galvenajā lomā ir. Un tur, protams, ir bišķiņa rasisms tāds tā laika. Un tad tur bija Los Angeles ļoti demokrātiski. Tur viņam viss sanāca, tad viņš gribēja Teksasā to izdarīt, viņš arī nopirka banku, un tad tur atkal bankas īpašniekiem ļoti nepatika, ka neģeriem atvainojos piedara banka, un tad beigās bija, protams, kongress, un viņu ielika cietumā, bet beigās tas izbīdīja to likumu, kad visiem ir vienādas tiesības uz īpašumiem un kredītiem, un tam līdzīgi tā kā kaut kādā ziņā ASV vēsturē nozīmīga personība. Viegla skatāma filma. Tad bija, protams, seriāls Knights of the Seven Kingdom beidzās. Jā. To pabeidzu ļoti jauki, ļoti skaisti. Iesaku visiem. Jā. Vai tas baņķieris bija Black Israelite? Nē, viņš bija tiešām no Texas Shoeshine Boy kaut kāds. Non-Jew bankowner. Bet viņš sāka ar tenants, ar īrniekiem, vienkārši parasti nekustamo īpašumu, mājas, dzīvokļi un tam līdzīgi. Tad viņš izdomāja, kā var vairāk pelnīt, ka viņš nopērk māju, kurā ir bankas. Un tad bankas viņiem maksā, un tad viņam ir vienkāršāk ar tām bankām strādāt, jo viņš ir viņa landlords. Un tad pašās beigās viņš arī nopirka vēl 2 īstas bankas, tad tiešām bankas. Un tur arī bija tas stāsts. Viņam vajag tikt pie galda, ar viņiem apsēsties. Jā. Un viņš arī izmantoja balto cilvēku kā frontmenu, un tas kaut kādiem cilvēkiem Teksasā nepatika, un par to tiesvedība sākās. Un kaut kā tā, bet iesaku viegla filmu, ko paskatīties. Par to seriālu, tā kā viņš ir ļoti, ļoti labs. Tiešām iesaku. Ja cilvēki ir vīlušies Game of Thrones un House of Dragons, tad šis ir tiešām tāds, ko kritiski var teikt, ka viņš ir ļoti, ļoti labs un vienkāršs un lētais seriāls par parastiem cilvēkiem un ar sirsnīgu, labu stāstu, labu galveno varoni. Tur nav nekas pa daudz, ne pa maz. Incests ir, nav? Targaryen ir, tad loģiski, jā, protams. Tur nav Tārgali un Targaryen vārds. Tas ir līdzīgs, jā. Tur ir inšīgi tas, ka tur nav tās seksainas tik ļoti izteikts, bet tur ir tāds pretīgas ainas, piemēram, ir čalis padiršu, piemēram. Jā. Hodor pipeli. Jā, tādas lietas tur ir. Tas man patīk. Un es nevis stāstīju vienai par Avataru, kad es biju kaut kad aizbraucis uz Avataru uz Rīgu, bet tas jau tad bija sen atpakaļ. Vai jūs kāds esat mielojis acis uz geju hokeju šovu? Es dzirdu par to visu laiku. Man liekas, amazing marketings, ka tieši ap Ziemas olimpiskajām spēlēm viņš sāk nākt ārā. Kas tas ir? Es neko vispār nezinu, neko neesmu dzirdējis. Dievs, nopietni. Tātad tas ir seriāls par 2 hokejistiem. NHL, AHL. Tur netiek saukts tur ir izdomāts viss tie, tāpēc, lai būtu copyright. Olimpiskās spēles gan tiek lietotas. Krievi uzvarēja Latviju 3-1 Sočos. Latvija was mentioned. Un tad viņiem visādi sakritība pēc sanāk visu laiku vienu otru spēlēs tur būt un skatīties. Un viņi ir tā kā, sāncenši, viņi ir up and coming. Jā, viens ir krievs, viens ir amerikānis, un viņi tā kā drafta talanti lielie kanādietis. Jā. Fucking hell, seriously. Un tad viņi saskatās un sāk on the side pisties visu laiku. Un tas arī principā notiek. Es esmu tikusi tikai līdz tam, kur viņi tā kā pišās, un tad ir kaut kāds moments, kur viņi centās viens otru padarīt greizsirdīgi kādā klubā un pučojas ar meitenēm. Izklausās zvaigžņi, kā ir reālāks scenārijs. Viņš ir tā kā Gossip Girl un Olimpiāde un hokejs. Kas ir tie, kas skatās? Meitenes, mazas meitenes patīk. Tā ir grāmatas ekranizācija, to rakstīs sieviete. Sieviete vai AI? Fanfictions, jā, kaut kāds. Cik svaigi tā grāmata ir? Es nezinu, es to nepateikšu. Es nelasu nevienas grāmatas. Es lasu tikai 6 grāmatu. Varbūt vēl kaut kas aizķēries, vai varam slēgt šo kabinetu. Slēdzam ciet. Saslaukam popkornu, izlejam Coca-Cola. Notīram krēslus apakšā zem dibeniem. Notīram šos te popkornu putekšņus un dodamies tālāk uz heitanāziju. Vēl viens ašais segments, kur mēs atkārtojam katru epizodi. Tas ir segments, kurā mēs dalāmies ar vienu lietu, dažreiz vairākām, kas mūs ir nokaitinājuši. Pēc tam mēs tās palaižam vaļā un vairs gandrīz vai
gandrīz nekad, izņemot tās reizes, kad nav par ko stāstīt heitanāzijā. Mēs tās aizmirstam. Kas jūs ir, kungi, aizvainojis, nokaitinājis, izbasījis šajā laikā? Man pagaidām nebūs, es domāju. Es varu pasūdzēties, ka cilvēks sabiedriskās vietās smird, bet to jau mēs esam runājuši jau vairāk kārt. Viņi joprojām smird, es vēlos apstiprināt. Lauku pētījums ir devis rezultātus. Tas ir traki, jā, piekrītu. Paskaties, mums nav par ko sūdzēties vēl daudz. Jā, man kā cilvēkam, kurš nesmird, man sviedri nesmird, klīniski. Līdzīgi kā princis Andrew nesvīst, es nesmirdu. Es esmu vairāk cietējis šajā jautājumā. Man tie laikapstākļi, kā vienmēr ir man sāpīgs temats, man tā žļurba ir apnikusi. Zini, kas man īstenībā, kas man visvairāk besīvot? Tā iela tīrīšana. Es tā saprotu, ka Ventspilī viss ir perfekti, bet Rīgā ir tīrs. Katrs dara, kā māk. Tas sāls ir vienkārši visa grīda ir neatgriezeniski noklāta ar to kārtiņu, ar tiem kristāliņiem. Slīd, jasitās ir slapis kājas, mūžīgi augstas. Nē, esmu fans, nepatīk. Es gribu piebilst, ka Valdemāra pilī arī netīra ielas. Tur arī ļoti pretīgi ir. Es biju šodien. Bet tiešām ielas vai ielu? Es braucu no Ventspils un pa šosei tiešām tā kā vasarā viss perfekti. Tikko iebrauc Tallas un Novadā reģionā, vai kā viņi tur sauc, vienkārši tur ir tā, ka tiešām tā kā pusceļš ir tikai brūna šļura un tādas tā kā pusmetri augstumā, jo tur fūras brauc un viņas tā kā tos viļņus taisa. Ļoti pretīgi tur bija. Un galvenais, at that point to jau nevar notīrīt. Tā, es redzēju tagad kaut kādas etnieku tur šļuru vāc bez mazliet tur ar slotu. Bļāns, kas tas ir? Mēs, piemēram, pie savām mājām bijām pasākuši kaut kāds pāris reizes. Ja tu zini, ka rīt no rīta būs sals, mēs tā kā apšķūrējam savu apkārt, lai vismaz durvis lai var tikt iekšā mašīnā, bet, jo viss tie kalni apsalst, pisakas karaču un rītēm. Tad, bet citi tā nedara. Vienkārši parkojās kā lohi. Visas divu joslu ielas ir vienas joslas ielas, un tad brauc tas, kurš ir drosmīgāks, vienkārši kurš vairāk gāzē. Vienkārši norēbies. Ziemas pēdējie momenti. Jā, tiešām. Es nevaru sagaidīt. Tagad kādu laiku būs tā pretīgi, kad visās kupenes kusīs, un visu laiku būs tas mitrumiņš un slapjās kājas, bet būs jau nākamnedēļ, skatījos jau 6 grādi un silts un saule un laime. Man ir mazais viens tāds ļoti pat pozitīvs, nebūs tāda sirdsāpe, bet mazā lietiņa, kas man liekas nedaudz arī smieklīgi. Ir tāds basketbols Kristaps Porziņķis, un es kaut kādā vienā brīdī biju tā kā saprotošs un priecīgs par to, ka mums vispār viņš tāds ir un labs, un tad, kad viņš spēlē, viņš labi spēlē, bet viņš jau vairs vispār nespēlē. Un man liekas, vienā brīdī jāsāk saprast, ka tad tu esi savu nav nopelnījis, vienkārši beidz izlikties vai beidz darīt. Tagad pēdējās ziņas bija, ka Čāls no rīta, viņš tikko aizmainīts uz jaunu komandu. Viņš nospēlēs laikam vienu spēli, pēc vienas spēles viņš trenerim aizrakstīja ziņu, ka viņam ir bišķiņa temperatūra un vēders sāp, un tagad viņš 3 spēles atkal nav piedalījies. Un šī viņam ir tā kā sezonas gads, kurā, nevis līguma gads, kurā viņam jāpierāda sev, lai dabūtu nākamo līgu, un tam līdzīgi viņš ir 20 spēles nospēlējis, un visu laiku ar kādām tizlām slimībām vai tizlām traumām. Vienkārši, man pašam būtu kauns ņemt naudu no tā kluba. Un bija mans puišu čatā joks, ka viņš NBA spēlē attālināt strādāt. Mūsdienu tendence apmēram, jā. Ļoti labi, perfekti. Tu par to sportu ieminējies. Vispār man ir heitanāzija. Es skatījos boksu sestdien, un main kārdā ielikts, tajā cockfighting, main kārdā ielikts ir Zutis un Zundovskis. Es saprotu, ka tas ir show fights vai kas tam līdzīgs. Bet tā cīņa bija īsāka nekā man bija jāklausās Žaksa VSTA uzstāšanās. Zutim uznākot uz laukumu. Arī, kāpēc jūs kā 40-gadīgi vīrieši? Kāpēc tu uz tiem trašu sūdiem? Es gribēju teikt, Anī, tu nevari dusmoties par šito. Tu nevari dusmoties, ja tev uz trašu sūdu saņem trašu pie to tur produktu. Tāpēc, ka tur bija 3 labas cīņas, kuras, es redzēju, tur bija sākumā kaut kādi tādi underkārdi, un tad bija tiešām labas cīņas. Tur bija viens čoks, kas pie mums zālē trenējas. Tas bija tiešām tā kā tiešām reāli prieks skatīties. Kas ļoti dīvaini no manis šis viss izklausās.
Atceroties iepriekšējos 5 gadus eitanāzijā. Tad bija tas, viņš tā kā iznāk, refleks viņam esot bijis, viņš tam Zundovskim spēra pa vēderu ar cēli, un pēc tam viņš vēl ķipa centās krustīties ar tiesnesi. Tāds... Bet tie pasākumu rīkotāji, viņi savādāk nevar savākt cilvēkus, ka viņiem vajag idiotus, kas pauda tādas lietas vajadzīgi. Jo man liekas, ka var. At this point mums ir, tā kā, es uz tiem treniņiem tur katru dienu, vienalga, kurā stundā, pilns ar cilvēkiem, pilns, un tas sporta veids interesē cilvēkiem, tā kā ir aktuāls. Cilvēkiem nodarbojas, tieši otrādi, varbūt celt to latiņu. Tieši tā. Man ir 2 teiki. Pirmais ir par... to pašu zuti, vai mēs varam teikt, ka zuts ir garīgi nelīdzsvarots atpalicis cilvēks publiski, viņš nenāks mums piekaut. Nē, Mārtiņš to ir darījis. Zuti, kad tu meklē kādā 36. epizodē kaut kas bija, pameklē. Tad brauc uz Ventspili. Uga. Un otrā lieta ir tāda, tagad bija tas arī mazais skandāls, kur ir tie Lucky Punch čaļi, un tas viens no tiem reperiem, kas tur ir iekaustīja Baču. Ka Baču kaut ko savā stilā viņam pateica, un tas viņam uzsits pa pakausu un nolamājas. Un man liekas, tie Lucky Punch čaļi arī ir kaut kā organizējuši to visu un ir iesaistīti. Un tāds, nezinu, man liekas, man kaut kāds dabīgs naids un nezinu, vienkārši... Lucky Puncham ir ķipa sava vēl atsevišķi tā kaut kāda. Es viņus neuzturu nopietni, es redzu, kas tur pa cilvēkiem, kas tur darbojās, un es vienkārši, ja viņš organizētu pasākumu, es tiešām neko vairāk par zuti, kurš kaujās un spārdās nesagaidīt no tā pasākuma. It's giving vienkārši kaut kāds tur WWE apmēram, drīzāk otrādi Krievijas bomžu fight. Līdz WWE, tā kā līdz Ķīnai riteni. Nodonot to 50 rubļus, viņi, nezinu, iepisīs pļaukot, un iedos 100 kāju iespērs. Tas ir tas, ko es redzu. Pilnīgs trešs sūds. Jā, un mums atkal tādiem casual skatītājiem tieši mēs redzam varbūt tos lielākos skandālus, un tāpēc mums tā ļoti gribās prom no tā visu. Tāpēc mēs negribam nekāds jau saistīt ar tādu trešu sūdu. Jā, varbūt tas man jāsāk skatīties kaut kāds īsts tur. Es vēl neesmu tā kā tik dziļi, bet, tā kā es testēju ūdeņus. Varbūt es skatīšos kaut ko Ja tu man pateiktu, hei, mans treneris boksēsies, negribu paskatīties sestdien vakarā. Es mošu ieslēgt, ja zinātu to, ka tur uz plakāta ir zuds virsū. Nē, sorry. Nebūs. Mūsu treneris vispār cīnīsies tagad Liepājā kaut kad, bet nav vēl izziņots pretinieks. Cerams, ka nebūs kaut kāds Dalbajobu fights. Tur Liepājā arī organizē kaut kā. Viņš ir tā kā semi-professionāli, kurš vēl cenšas dzīvē tikt uz priekšu kaut kur boksā? Viņš ir profesionāli. Kas ir tas scenārijs pozitīvākais, ko viņš var dzīvē savā svaru kategorijā cīnīties, vai kas ir tas, kā tā trajektorija? Droši vien, bet, tā kā tas sparingot varbūt ar kaut ko labu kopā. Jā, bet tas jau ir for fun, ne? Vecums viņam jau nav vairs. Lielākoties, man liekas, viņš no trenēšanas tagad gan pelnas, nezinu. Tik smalki es arī neesmu klausījies. Tagad ir atgriešanās, būs cīņa Manīs Pakajo pret Mayweather atkal būs. Viņam jau 60 gadu vai cik viņi joprojām boksēsies. Un tad ir jautājums, varbūt mums arī tad beidzot būs briedis pret zuti kaut kad pēc 15 gadiem. Pēdējos 15,000 katrs mēģinās saņemt. Bet tagad zutis laikam pateica, ka viņš ir off. Protams, vienā brīdī, kad viņš sapratīs, ka viņam tā Evoru mašīnā pie staķika būs jāstāv pa nakti, tad viņš atkal mēģinās kaut kādas. Ļoti labi. Perfekti. Ar to arī noslēdzam tātad heitanāziju. Dosimies pie pēdējā segmenta. Skriesim cauri klausītāju jautājumiem. Katru reizi, kad mēs šeit satiekamies, mēs pirms tam esam pajautājuši jums, dargie klausītāji, kas ir kaut kas tāds, par ko mums obligāti vajadzētu parunāt. Vai kaut kādi jautājumi, kas jums ir sakrājušies, vai kas tam līdzīgs. Un to visu var izdarīt Facebook lapu grupu. Pavisam vienkārši var atrast. Zem katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot jūs tur nonāksiet, vai arī Facebook meklētājā ievadot vārdu eitanāzija. Man šis būtu jāieraksta, lai man nav jārunā. Es jau biju. Kopš šīs dienas mēs vairs neatkārtojam to. Viss. Never happening. Bet tātad Anonymous Member 351 raksta, izlākās darba vietas, un ko jūs darīt, ja būtu 3 mēnešus bez darba ziemā? Man interesē, kas ir šis anonīmais lietotājs. Bet tas jautājums bija tā kā uz mūsu CV balstīts, kas mums ir bijuši izlākās darba vietas vai vispār dzīvē? Tā kā, kas, nezinu, govs ferma, piemēram. Nē, man liekas, runāsim, man liekas, ka interesantāk jau ir nevis teoretizēt par kā būtu, ja būtu, bet par, lai gan otrā. Negribās jau arī savu veļu vajag vilkt ārā, es nezinu, bet man liekas, es esmu apmierināts ar visiem saviem darbiem. Jā, man tas gājums ir
viņi varbūt nav. Es tagad tos darbus neņemtu, bet overall viņi tajā dzīves posmā, kurā es biju, viņi visi ir bijuši man. Man laikam vienīgā tāda mazā neraža ar vienu darbu bija, vienreiz bija aizbraucis Vācijā uz domu kaut kādiem 3 vai pāris mēnešiem pastrādāt. Un, kā viesmīlis, man patīk tas, ko es darīju, tur labi arī pelnīju, bet nezinu, kaut kāda iemesla dēļ kājas sāk sāpēt, tā kā kaut viens kauls kājā, un es vienkārši klibojot nevarēju pastāvēt, un tad man pielika pie kafijas automātu, un man vienkārši ritīgi riebās kafijas taisīt, un es arī dzeram naudas nedabūju vai kas, un tad es vienkārši aizbraucu projām. Tā bija vienīgā reize, kad man tiešām nav sanācis kaut kas, kas bija ieplānots. Man vienīgais, kas man ir riebies darbs, ir apģērba veikalā, bet tas arī viss sākās ļoti forši, sākās ar tādu sapni, un tad man pārbīdīja citā amatā, un tas nebija tas, kā es to biju savā 20 gadnieku prātā iztēlojos, man riebās, un es mājiņas vidū, pēc tam, kad biju sākusi darbu 7 no rīta, vienkārši raudāju veikala vidū, un tā tas bija tiešām pathetika un nepatika tas darbs. Man likās, kaut gan visos darbos man kaut kā vienmēr ir ieslēdzies kaut kādā punktā tāds, kāpēc mēs uztveram sevi un šo tik nopietni? Who the fuck cares? Bet tad vienmēr kaut kādi stulbi noteikumi, un kaut kāds idiotiski izdomājumi, tāpēc just because. Un man iekšā vienmēr kaut kāds mazais anarchistiņš tāds, I fucking hate this, I want to die. Un tad vēl, tas, ka tie citi cilvēki nākta un izgājuši savus negācijas arī veikalā, apmeklētāji. Jā, bet kīs būtu tam cilvēkam, kurš izgāž. Nē, exactly. Tas tiešām bija tāds. Es nekad dzīvē neesmu strādājis tādu tipisko 9 līdz 5 darbu, tā kā office darbu, un es biju Rīgā vienā no bankas filiālēm, tā kā lielveikala filiālēm, un es vienkārši sēdēju pirmkārt tajā rindā, un es skatījos tiem darbiniekiem, es domāju, cik viņi fucking nelaimīgi ir. Viņiem reāli nav pat sava vieta, viņa tiešām ir tā kā izīrēt maza telpiņa, viņiem nav kubikls, vienkārši galds nolikts telpas vidū, un tad tie cilvēki iet apsēžās, runā par savu kredītu vēsturi un kas, un tur parās 2 metri tālāk sēž es rindā un klausos, kā viņi tur dīlo savā starpā. Un tu esi tā kā on the spot visu dienu, visu laiku savā žaketē tur sēdi. Vismaz agrāk, man liekas, bija tā kā civilizēti, kad ir vismaz savs kaut kāds stikliņš, kurā tev ir savs dators un sava personāla space kaut kāda. Kā kādreiz kubikls heitoja, tas man liekas tagad, ko cilvēki jeķi grib savu kubiklu, savu safe space. Stāv kājās pie stāvgaldu visu dienu. Crumb of privacy, please, for fuck's sake. Tas ir mans murks dzīvē, man liekas, tiešām negribētu nekad dzīvē kaut kur tādā vietā. Ja tur arī, tur vienmēr neērtākais krēsls pasaulē tam darbiniekam, vienīgā privātā telpa, kas tev ir aiz kaut kāda skapja, aiz kur tu drīkst aiziet reiz 3 stundās un uzliekot zīmīt pārtraukumus. Es nezinu, kā tev, Anni, ir, bet man liekas, es zinu, ka gan Mārtiņam ir, piemēram, par savu laiku, vai, piemēram, par pusdienas laiku, vai kas mums nav. Teiksim, tu gribi aizbraukt ēst, vienkārši ēd, kad tu gribi, un tā kā tu galvā apmēram saproti, cik ir ok. Citreiz tā ir pusstundas, citreiz 40, citreiz stundu, citreiz whatever, jo tu pats plāno savu laiku. Tā, ka tev ir darba, tagad ir 12, visi kāp mašīnās, visi brauc uz ērmenīti, visi pēc tam atpakaļ, jo pēc stundas jābūt darbā, jo tur sapulce un tā un tā. Jā, man ir trāci, es čomam uzrakstu, hei, aizbraucam paēst, viņš tāds ir bez 21, man pēc 20 minūtēm beidzas pusdienas laiks. Bļaļ, kas tavā fucking Excelī mainīsies pēc 40 minūtēm? Nekas. Te mēs atšķiramies. Ja man ir uztrenēts kuņģis jau 11:25, man jau ir pirmais zvans jau. Tad arī dirst pēc priekšnieka laika jāiet. Tā jau ir viņiem, man liekas, tā office kultūra saucamā. Jums ir tā kartīte pie to? Kā ir uzņēmumos, kur tās kartītes ir? Nē, mums... šajā te, kad es strādāju Mariotā, mums bija tādas kartītes, un tad bija tā kā jāklokojās iekšā, kad tu atnāc, tad tu pusdienlaikā klokojies uz pusdienām, tad pēc pusdienām tu klokojies. It kā bija pēc noteikiem jāklokojas arī uz pīpēšanu, tāds, fuck off, tā pīpēta ir 28 kilometrus no tā klokmašīna, taču dirst. Bet bija tāda sistēma, tad tā kā ir tāds timesheets, un tur viss kaut kādi algas skaitītāji, visi redz pa katru minūti, ko tas darīs. Darbs, kurš tev patīk, ir svētība. Jā, tieši tā. Lūk, un tad par tiem, ko jūs darītu, ja būtu 3 mēneši bez darba ziemā, nolakt no tilta. Izbaudīt 2 vol karakterus uzdīt. Visdrīzāk. Būtu 2 reizes laimīgāks. Jā. Iziet Witcher 3 reizes. Es tagad spēlēju Witcher atkal. Tā aizmirst pateikt. Spēļu stūrītī. Kā Rolčam iet?
Viss kārtībā, vesels. Nu, labi, jā. Ir, Bet man bija tur, es vienā misijā atmodos kaut kādā, tā kā iznāca ārā no alas kaut kādā dīvainā vietā, un man bija jānonāk citā vietā. Un tā kā starp tām vietām tā pasaule tā kā sala, ūdens. Tad man tāds, es paņemu to rauču līdz tai salas malam, pēc tam peldu pusstundu, pēc tam atkal paņemu rauču. Nu, tā. Bet man tā kā, es atceros, kā, grūti, es tagad uz Xbox spēlēju grūti ar kontrolieru, tā kā spēlēt un iemācīties, apgūt visus tos spēles un tam līdzīgi, bet man tā, es nezinu, viņš man tādu dod mieru sirsniņā ar to, ka, tie visi tie prikoli un tas, kā viņš runā un tā valoda un visi tā folklora man tāda sirsniņa. Uzburtā pasaule, kur gribas atgriezties. Ar poļu piesitienu. Jā. Polija labākā valsts pasaulē. Labi, Jānis raksta eitanāzijas alternatīvās siltumapgādes sistēmas ieteikumu, piemēram, ķieģeļu un sveces apakšā un tā tālāk. Mans tēvs, ķieģeļu eksperts, ir arī ieteicis viņam risinājumu tur fotoattēlā, bet, kā varbūt mums ir kaut kāda, mēs runājam par Romu tautas tradīcijām, kur kurina žogu. Pusnaktī dodas pēc žoga. Jā, bet kaimiņi pēc žoga dēļiem. Jā. Man tā kā senajiem cilvēkiem ar lopiem istabā ir jāguļ. Ļoti labi. Kaķi vai govs, kuras labāk? Nē, tur lielākā lopa vai kaz vai jaita kaut ja kaut govs vēl nokakājās, var padedzināt sūdu, kamēr deg gāzes iekšā. Savus sūdus arī var dedzināt droši. Mēs ar jauniešiem plānojam vasarā aizbraukt pāris dienas uz Latgali, paceļot pa Latgali. Interesanti, kā tev tas ienāca prātā, pēc tam, ka mēs runājam par sūdiem? Nē, tieši otrādi par apkurses sistēmām, un tad es meklēju kaut kādas inčīgas lietas, ko varētu Latgalē padarīt, kas nav tur Aglonas, kaut kāds maizes muzejs vai kas, un es atradu, kad Latgalē dzīvo kaut kāds vācu čalis, kas apprecējies ar latviešu dāmas, par viņas bija raidījums kaut kādā provincē vai kur, un viņš savu saimniecību ar roketstovu kaut kādu apkurina, ka viņam tiešām tāds caurulis stāst. Es dzirdēju to intro, whatever, sauksim viņu par Fernando. Fernando vēl nesen neko nezināja par šo, bet ja viņš cilvēkiem internetā pasniedz un māca, tāda laikmeta liecība, pizdzēts cilvēks pirms mēneša neko nešarīja, bet šodien jau kursikas tirgot un māca citiem. Nice! Un pie viņa laikam tā doma tur pavēlt pie viņa aizbraukt, viņš tev parāda savu saimniecību, parāda savu to siltumu lietu un vēl kaut kādas lietas, vienkārši tev ir kaut kas jāizdara viņa saimniecībā, jānokrāso tur loga vai kas, tam es domāju, sīkiem varētu kādu talku aizbraukt, patalkot un tad redzēt, kā tāds jocīgais cilvēks kaut kādā Latgales nekurienē dzīvo. Un jā, viņš apkurina savu māju ar kaut kādu pazemes cauruļu sistēmu, kurās vienkārši liek skaliņas iekšā, viņa ar lielu to tā kā liesmu deg un baigo siltumu dod ārā. Laikam interesanti. Laikam. Lai viņam veicās. Lai veicas arī Sabīnai, kurai jautājums vasarā beigšu studēt un pārvākšos Latviju pēc 5 gadiem Dānijā. Kādam reverse kultūras šukam sagatavoties? Varēs atļauties ēst nopirkt, jo zinu, ka Dānijā dārga maize. Tu būsi nelaimīgāka no vienas puses arī? Sagatavojies atbildēt uz cilvēku jautājumiem. Kāpēc? Jā. Te arī labi to sakomentēja dažādi komentētāji. Tagad visur ir ne tikai Rimi un Maxima, bet arī Lidl. Latvijā ir arī taromāti. Tāds praktiskāks lietas cilvēki uzskata par bonusiem. Var ienīst krievus. Jā, tagad var atvērtāk. Principā, openly, pirms 3 gadiem tu nevarēji teikt, ka krievi nav lopi un viņi ir jāiznīcina, tagad tu to var diezgan skaļi teikt. Jā. Atklāt. Ne tikai domāt, bet pat skaļi teikt. Tā kā visiem tāds, Bet, man liekas, tādā pieaugušā cilvēka dzīvē droši vien saskarsies ar absurdo birokrātiju, kas, man liekas, Latvijā ir ritīgi dirsā slikti. Es nezinu, kā tas ir Eiropā, vai man liekas, ka Dānijā tam jābūt ir bišķi sakārtotākām nekā... Man ir vienīgajam skaidrs, ka birokrātija ir tikai tāpēc, ka mēs esam negodīgi zāļi. Jā, protams, es piekrītu absolūti. Kāpēc mēs nevaram to saprast, ka tā birokrātija nevar pastāvēt reizei? Nezaksim un nav nebūs tā. Cilvēks sāk zakt un šmaukt un krāpt un pizdīt un viss tā vārdu nozīmēs. Tā birokrātija tikai lielāka būs, jo mēs radošāk pizdīsim. Viss punkts, basta, viņa būs, pieņemiet to. Tas ir tik perfekts citāts, Mārtiņa, ka tieši tu esi modern day philosopher. Es nevaru. Sakrāts.
Nu es nezinu, kā ir Dānijā, bet Latvijā cilvēki visu laiku grib kaut ko darīt, īpaši vasarā. Vai kaut kādas aktivitātes darīt, nevar visu laiku gulēt mājās. Jā, jo mums ir ļoti ierobežots tas laiks, kad ir labs laiks un kad cilvēki grib izdarīt visu. Bet hei, paldies, ka atgriezies. Mums vajag foršs cilvēks. Jā. Paldies tev. Artus Kaimiņš jau raksta vēstuli tev ar pateicību. Artus arī atgriezies. Viņš tagad Ogrē intervē cilvēkus. Ko? Jā, Artus tagad ir atgriezies 2 reizes lielāks nekā ever. Paga, kas ar Artus ir? Es nezinu, urbāni izstāstīt. Viņš ir, laikam no Ogres pats, un tagad viņam ir YouTube kanāls kaut kāds Ogres novadnieks, un tad viņš intervēja tikko Ogres jauno mēru, tad Ogres mūzikas skolas direktoru. Vai tam ir saistība ar upcoming vēlēšanām, es nezinu, bet viņš taisa intervijas ar cilvēkiem Ogrē. Okay. Lai viņam veicās. Labi. Dairis raksta, kāds zina, kas ir grafiskais tehniķis vai kā tos fruktus sauc raidījumā degpunktā. Tas, kas liek kustīgās bildītes iknedēļas apskatā. Kā viņam iet? Vai viņš ir tas pats, kurš darbojās pirms 10 līdz 15 gadiem? Noteikti. Vai tās smieklīgās idejas, vai tās smieklīgās idejas ir nodotas paudzēs? Vai tādas idejas rodas mentāli veselam cilvēkam? Sieviete tā toši nav. Idejas rodas mentāli neveseliem cilvēkiem. Bet, Anī, vai Toms gadījumā nestrādāja degpunktā? Viņš nestrādāja degpunktā, bet viņš bija featurots bieži. Viņš runāja degpunktā bieži. Tāpēc tās asociācijas. Jā. Bet visi viņam tā kā, kas atcerās viņu, tad uzreiz. Šodien degpunkts izcēlās, bija Facebookā ielikts iekšā, kad, nezinu, kaut kādos, pieņemsim, tā pašā Ogrē, policija atklāja skolā smēķus. un tad tur bija galvenā titula bildē bija tas, kā viņi sauc, grinderis, kurā iekšā zāle ir, protams, un tad tas uzraksts, bet tad nākamajā bildē parādīts, kas actually atklāts. Tur bija 3 veipi un cigarešu paciņas. Wow. Un tās ir ziņās. Tas ir līdz maniem Facebookā atnācis. Ļoti labi. Bet tā, zini kā, diezgan labs un tāls ceļš ir noiets no 90. gadiem, kad sīkie līmes ostīja visādas deksafānus, pisa iekšā, reāli drazas. Ja viņi atrod 3 veipus skolām, tad jau laikam nemaz tik žēlīgi tā situācija nav. Mēs tieši runājām vakar ar cilvēkiem par to Latgali, un tad tur bija kāda viena vieta, kur ar klētī palikt siena augšā gulēt, un tad man prasīja, kā tev nebūs bail, ka tur nenodedzinās, kā pīpēs. Es teicu, viņi jau nepīpē, viņi veipo visu. Jā. Ok, Nauris raksta, ņemsiet ārā 2. pensijas līmeni. Ir kaut kāds, movements, ka cilvēki grib ņemt ārā to parakstās, lai varētu brīvprātīgi izņemt 2. pensiju līmeni. Bet vai parakstās, vai tas jau ir tā kā apmēram kā obligāti būs jādara, jo gan Igaunijā gadījumā jau nepieņēma, un ka visa Eiropas Savienība šito neiet. Es nezinu, es spekulēju, bet es kaut ko tādu dzirdēju. Es gribētu bišķi caurspīdīgāk saprast, kas ir tas lielākais virzītājs un kas ir ieinteresētās puses šim, lai es saprastu. Un man šobrīd tas stans ir tāds, ka pareizi tas nebūtu, bet tīri dēļ argumentācijas no tās puses, kas iestājas pret to, fucking dodiet man piķi, bet es jums fucking neuzticos. Bet tur būs tāds, vienkārši tiešām tie cilvēki, daži paņēmis tos savus 7-10 tūkstošus uz RD Electronics un iztērēs viņu tik ļoti ātri un tik ļoti stulbi, un tad, kad viņiem pienāks tā pensija ar tiem 300 eiro. Bet zini kā, varbūt tad valstī ir iespēja bišķi atkritīties no atbildības par to. Labi, savāciet, domājiet paši, ja vēlaties. Fine. Bet tas tā kļūst par valsts problēmu, tad, kad šie cilvēki būs tajā pensijas vecumā, dzīvos ar saviem 250 eiro un uz ielas pielādē pilnas par viņu plējas apjautāšu, ko viņš spēlē pirms 20 gadiem. Inčīgi, kā parādīsies kaut kas tirgu, kaut kas pamainīsies, teiksim, pieņemsim, ir datums, ar 1. janvāru var izņemt 2. pensijas līmeņa naudārā, un tad vai parādīsies tur Air Baltica NFTs un vēl tādas stulbas lietas, ko var nopirkt uz akciju, vienkārši pēkšņi pilns. Es domāju, ka otrais tirgus laivām močiem uz urā aizies. Hobija lietas. Es vienkārši tā kā fast-trakos Latvijas izmiršanu. Es teiktu tā, ka es pieņemu arī gan jūs, gan arī mēs pieņemsim droši vien finansiāli visatbildīgāko lēmumu. Izvērtēsim un sapratīsim un tad skatīsies. Man šādiem jautājumiem ir dzīvesbiedrs, kurš ir vecāks par mani, zina visādas lietas. Un ChatGPT. Man arī atklāt, es sāku jau lēnām viss, kas pasaulē apkārt notiek, kā šovu uztvert un gribās jo tizlāk, jo izklaidējošāk, un šis būtu izklaidējošs. Būsim tāds, man tas būs izklaidējoši. Tālāk gaidu atsauksmes filmai. Te kāds klausītājs jau centās tur kaut kur ielikt, ka Cinemon Akropola Alfa skrīnos kaut kādu
tā kā Bollywoods filmu. Es tā saprotu pēc tā izskatu. Tomu filmu būs visi uz Cinnamonu Tomu rādīs. Jā, bet mēs, mūsu Valentīna, mūsu dārgā draudzene, aicināja doties uz vienu no Bollywoodas kino vakariem, jo mēs bijām izteikuši tādu vēlmu kādā no epizodēm, mēs, diemžēl, šoreiz netikām. Bet jā, viņi regulāri tur, diezgan regulāri, man liekas, tā kā mēnesī vismaz reizi vai pāris reizes mēnesī rīko tos Bollywoodas kino vakars, un viņi ir šķietami pieejami jebkuram. Pieejami jebkuram, un es pieņemu arī pieejami apmeklēti, gan jau kā noteiktas strādnieku šķiras. Jā, nē, protams. Tur, viņi paši, laikam, tur, es nezinu, varbūt tā ir pašiniciatīva vai kaut kas tam līdzīgs, bet jā, tas tur viss tur notiek. Māksla. Bet es, laikam, arī gribētu pēc tādas filmas, lai man 20 minūtes kāds iezemietis tās valsts pastāst, ko es īsti redzēju, kāda tam nozīmes, ko atsaucās. Kurš ir viņu ķesteris? Tāpēc, ka man liekas, ka viņiem ir ļoti daudz arī tāds tā kā slops, tā kā shit filmas noteikti. Tas, kas līdz mums nonāk, varbūt arī ļoti daudz ir kaut kādas shit filmas, un tad varbūt tās nav pietiekams. Par shit filmām sāki runāt, un uzreiz prātī nāca Šaulinas futbola filmas. Ui, tā bija. Viņi bija, es teiktu, pat kultu filma. Viņu var skatīties tādu ironijas kārtu. Man bērnībām ļoti patīk. Es pats uz ielas spēlēju futbolu un noskatījos, tur mēģināju kaut salto uzmest nespērt pa bumbu. Viens vai otrs sanāca? Es neceru, ka es vienreiz galvu gan sasit ļoti, to gan es atceros. To mēs... Un tad Laurai pēdējais jautājums, kurā Ziemas olimpisko spēļu sporta veidā jūs 100% nomirtu, vai otrs variants varētu iegūt medaļu? Vienmēr ir kērlings. Par medaļām runājot, man liekas, tas ir iespējams potenciāls vienmēr. Ar finansējumu, komandu un dedikāciju. Jūs to sakat, tāpēc, ka jūs esat spēlējuši? Es esmu spēlējis kērlingu arī. Protams, ka tur uz tām precizitātēm jau nenormāli droši vien jāatstrādājās, bet tas ir vienkārši izdarāms man šķiet. Mums pat, man liekas, bija kaut kādas meitenes no Ventspils, kurš tā ļoti amatieru līmenī sāka, un viņas bija tuvu pāris gadu laikā. Jā, viņas uz atlasēm brauca uz kausa posmos punktus vāca, ka ja būtu finansējums un komandas pieļauj domu, ka viņas arī tālāk tikt kaut kur. Un kaut kā tie akmeņi saliktos un medaļa būtu. Es nomirtu visās, kurās ir jābrauc pa kalnu vai... Visos tur nomirtu. Visos nomirtu, jā. Slidošana, I would never. Tur tu nenomirtu, tu izgāstos. Bet no kauna nomirt, jā. Bet visi tie renes varētu savu dziesmu izvēlēt. Tas būtu vienīgais. Mēs varētu vairāk sportveidos savu dziesmu izvēlēties fonā. Bija kāds jancīgais sportveids šogad iekļauts? Bija tas inčīgais, tas, kur ir jāskrien kalnā un jāslēpo lejā no kalna. Un tur bija tas viens trakais norvēģis, kurš nenormāli ar slēpēm skrēja ātrāk nekā cilvēki bez slēpēm. Jā. Tas bija kaut kas jauns. Kas vēl? Man liekas, vairāk nekas nebija, ja tur neesmu iedziļinājies. Kur ir nākamās olimpiskās ziemas spēles? ASV, man liekas, Jūtā vai kaut kas tāds. Viņiem ir back-to-back vasara un ziema? Jā. Es atkārtošos miljonu reizes nevaru sagaidīt vasaras olimpiskās spēles ASV. Tāpēc? Tur ir recepte šit šovam. Es kaut kā zemapziņā pat viņu salīdzinu ar tām Berlīnas spēlēm kaut kādā veidā, man liekas. Tur būs viens tēls, tur būs ļoti redzams visu laiku, un viņš vienmēr izteiksies, viņam būs viedoklis. Bet tas sanāks, viņa vēl valdīs? Jā. Mēs arī, protams, rēķinām, ka būs arī nākamais termiņš. Nē, būs šajā. Viņš arī jokoja par to, ka viņš speciāli, ka viņš sarūpēja ASV šīs olimpiskās spēles, tad viņi nelikumīgi izmet ārā, un tagad viņš atgriezīsies uz. Protams. Super, ok. Man vairs nav neko pielikt, neko atņemt, ja jums ir vēl kaut kas aizķērēs. Man ir ātri varbūt tas, ja būtu Baidens prezidents, tad viņš būtu nomiris uz tām olimpiskām spēlēm vienīgi. Viņš vēl dzīves? Jā, fighting. Viņam ir tās labās zāles. No Epsteina laikiem saglabājušās. Jā. Tālūk, ok. Liels paldies, dargie klausītāji. Fantastiko. Paldies, kolēģi. Paldies. Tiekamies nākamajā reizē. Nākamajā eitanāzijas lietošanas reizē. Brauciet uz Barcelonu. Jā. Tā. Atā.